stenoze ir ķirurģiski ārstējama slimība. Ja? Stenozi mēs arī ļoti bieži mēģinām ārstēt konservatīvi kaut kādu laiku, un šī ārstēšana var būt ļoti efektīva, ja pacients pilda visus rehabilitācijas ieteikumus, viņš sāk regulāri vingrot, ļoti bieži šie simptomi pāriet uz daudziem gadiem. Ja? Bet ja pacientam ir stenoze, viņam ir visi šie simptomi, viņš vairs nevar paiet un viņš lieto gabapentīnu un no tā nav nekādas jēgas, tad, protams, mēs dabūjam nevis iegūmu no tā medikamenta, bet mēs dabūjam tikai blaknes. Mēs varam sagaidīt blaknes. Un, ja senioram mēs palielinām, piemēram, demences risku, nozīmējot šo medikamentu vairākas reizes, ja, tas ir absurds, ja mēs viņam turpinām nozīmēt šīs zāles nepārtraukti. Ir atsevišķas situācijas, kad gabapentīns ir jālieto ilgstoši, viņš ir efektīvs. Es jau pats arī nozīmēšu šīs zāles. Ja, bet visiem pacientiem es to ne tikai pasaku, bet arī pierakstu, ka jūs pārtrauksiet pakāpeniski pēc tik un tik nedēļām. Jūs sākat mazināt devu un tad pārtraucat lietot vispār. Ja? Nevis tā, ka pēc 4 nedēļām viss pārtraucat. Tā nedrīkst darīt, viņš jāpārtrauc pakāpeniski.